Vienkārši man ir iedvesma ierunāt video, braucot pie stūras. Starp citu, vai tev kādreiz ir bijis tā, ka, tev ir mērķis, tev ir kaut kas, ko tu gribi sasniegt, un tu sāc veikt visādas manifestācijas darbības, lai to sasniegtu, un tad, kad tu savienojies ar savu dvēseli, tev pilnīgi sajūkumi notiek kaut kas pretējs. Un tu vienkārši zini, vai tu nezini, bet tu saproti, ka tā manifestācija ir izdevusies. Un tu jūties laimīga, bet ir noticis kaut kas absolūti pretējs un savādāks tām, kā ir bijis sākotnēji mērķis. Man tā noteikti ir gadījies, un tas prāts, viņš ir, bet tas taču nav tas, bet tas taču ir galīgi garām, tas taču ir galīgi pretēji, kas tas tāds vispār ir, kā šitā? Un iekšēji es esmu laimīga, dvēsele, es esmu ļoti laimīga, sirds, es esmu ļoti laimīga, visa sistēma ir laimīga, nervu sistēma, viss ir laimīgs. Bet mērķis nav sasniegts, mērķis nav izdevies, kaut kas ir noticis ne tā. Un tad šeit ir tas, mūsu prāta mērķi versus mūsu dvēseles un mūsu dziļajai patiesajai laimē. Tas var ļoti bieži atšķirties. Un tajā pašā laikā tas nekancelē to, tas nenozīmē, ka mums ir jāizdzēš vai jāpaņem nost kaut kāda šie tēma mērķi, vai arī materiālās lietas un merkantilās parastās lietas un fiziski un mērķu sasniegšana. Vienkārši tas nozīmē, ka mums vispirmais mēs radam šo te laimīgo vidi, kas var būt pretēji prāta uzliktajiem mērķiem. Un tad, kad mēs esam tajā laimīgajā vidē, iekšējā un ārējā laimīgā vide, tad parasti ir sakritusi, ka tas brīnums notiek. Tad var ieraudzīt, šie te mērķi tiešām man nav svarīgi, viņi tagad atkrīt automātiski, vai arī, tie mērķi realizējās, viņi notiks, bet tikai no cita pamata, no cita tāda atspēres, no citas iekšējās vides, no cita punkta viņi tiks radīti. Man ir interesanti, tev kādreiz ir bijis tā, ka tu esi absolūti laimīga un absolūti pretēji izdomātajam un tādam mērķi tam, ko tu biji izdomājis. Ierakstīs savā sarakstā, es esmu bieži rakstījis visādus sarakstus, ko jūs gribat sasniegt, un tad ir pretējais un ir pilnīgi forši. Interesanti, tev ar tā ir bijis kādreiz.